Kas vajadzīgs, lai ceļojot nonāktu pie mērķa? Kā pareizi izmantot karti? Kāpēc kartes ir tik dažādas? Kā orientēties dabā? Un kā pareizi izmantot kompasu? Ziemeļi, dienvidi, karte. Visā taču beidzot, kā tas viss sākās? Nu, redzi, mūsu vectēvs bija tāds dūls vecs. Viņš pirmkārt bija pirāts, otrkārt viņš daudz ceļoja. Un maz pamazām viņš savāca ļoti daudz lietu. Un tad viņš nolēma visu šo mantu aprakt. Sākumā viņam bija vajadzīgi palīdzi. Beigās viņš jau to lādi stiepa viens pats. Un veda viņa laivu, cēla ārā, tad vilka. Tad viņš to visu apraka? Ja? Un to vietu viņš kartē ievilka ar milzīgu krustu melnu. Saplēsa to karti divās daļās un izdalīja saviem dēliem. Un lūk, skaties. Bet ir viena lieta. Pēc šīs te mantas drīkstēja iet tikai tad, kad mazdēlam, tas ir man, ir tāds dēls, kuram ir 12 gadi, tas esi tu. Un ir 60. diena pēc saulgriežiem. Un tā ir šī diena. Kā mēs varēsim kaut ko atrast mums no otras kartas puses? Kur tā otra puse vispār ir? Kā? Man taču ir vesels kāršu komplekts līdzi somā. Mums taču ir kompass. Atceries? Tas taču mums noderēs. Taisam vaļā somu, rulē šito vaļā. Tais. Apskatīsim visu pēc kārtas. Tā, mums ir globusiņš. Un visas citas kārtas. Šī derēs? Nē. Šeit taču Latvija pārāk maz. Beidz jokoties. Šī taču ir pasaules karte. Lūk, šeit mērogs ir 850 km vienā centimetrā. Tā, nu labi, bet kā tu domā? Mūsu vectēvs no Latvijas. Viņš taču ir kuģojis pirms 200-300 gadiem pa Atlantijas okeānu. Kur viņš varēja piestāt? Nu, nezinu, kādā salā. Nu, redz, man liekas, ka te Tobago sala, uz Āfriku viņi kuģoja. Gan jau, ka te viņš visur izceļojies, labi daudz. Pirmās kartas uz papīra gan izskatījās pavisam citādāk. Tur vairāk bija attēloti jūras nezvēri un jānoklāto zemju aptvenā krasta līnija. Līdz pat 16. gadsimtam jūras braucēji izmantoja grieķa Ptolemai sastādīto pasaules karti. Šo karti lietoja arī Kristofors Kolumbs. Būdams pārliecināts par zemes lodveidīgumu, viņš ceļoja no Portugāles rietumu virzienā un centās nonākt Eirāzijas austrumu piekrastē. Pēc Fernāna Magellāna pasaules apceļošanas ekspedīcijas, kas ilga 3 gadus, neizpētīto zemi kļuva arvien mazāku, un kartes kļuva arvien precīzākas. Kā pēdējo, eiropieši atklāja Austrālijas un Antarktīdas kontinentus. Lai kartes varētu izmantot, bija jāprot noteikti debespušu virzienu, vai nu pēc kompasa, vai pēc saules un zvaigznēm. Kuģojuma laikā ar navigācijas instrumentiem mērīja zvaigžņu augstums virs horizonta un pēc kartes noteica precīzu kuģa atrašanās vietu. Nu, bet šī derēs te Latvija daudz lielāka ir. Nu, nē, pasties taču uz mērogu. Šeit 140 km ir vienā centimetrā. Nu jā, tev ir taisnība, bet redz, vecā karte. Un kas mums te rakstīts vecajā kartē? Vienā centimetrā ir 100 augumi. Ko tas nozīmē? Ka tas varētu būt kaut kādi 50 metri.
Ja? Nu, tad mums vajag vēl citu karti. Tā, meklējam vēl citu karti. Kartes ir ļoti dažādas. Piemēram, ir reljefa, jeb fizioģeogrāfiskās kartes, valstu, jeb politiskās kartes, laika joslu kartes, zvaigžņu kartes, kontūru kartes, kā arī klimata un saimniecības kartes. Bet īpašs kartes veids ir pilsētu plāni. Senos laikos to zīmēja it kā ieslīpi no pakalnu virsotnes, un tās izskatījās pēc savdabīgām gleznām. Rokā ir topogrāfiskā karte. Tā, šī mums varētu derēt vislabāk. Es pieņemu, ka viņa ir vistuvāk šai vecajai kartei. Paskaties, te ir atzīmēti visi zaļumi, uzkalniņu, gredzeni. Tad ir krasta līnija, mājiņas. Te ir veidzirnavas, viena, otra, trešā. Tas, tāpēc, arī viens zirnavs atzīmēts. Paklau! Ja nu kāds par to otru kartes daļu, ja nu kāds tieši šobrīd dodas turpat, kur mēs. Ziemeļi, dienvidi, tā, kur te ir dienvidi? Uztūkušā krupja pakalni. Ziemeļi, dienvidi, tā, kur mums ir dienvidi, tā. Saule ir dienvidos, tātad iesim šajā virzienā. Rekurs kudrapūsms. Skudras būvē pūzni stumbra dienvidu pusē, bet sūnas un ķērpji aug stumbra ziemeļu pusē. Un kokam lielāki zari ir tieši dienvidu pusē. Pēc tam pamestām zirnām, ja, tad mēs palādu tur, ja, līdz tiem krūmiem. Kā kartes nokļuva pie tevis? Nu, tas ir garš stāsts. Rau, mūsu tālais sencis nocēla savas bagātības no kuģa, apmānīja 2 laupītājus un tad devās uz vientuļu neapdzīvotu salu, lai šīs bagātības apraktu. Un tad viņš uzzīmēja karti, saplēs to 3 daļās un 2 no tām izdalīja saviem dēliem. Tā, piestājām druscīt. Mēģināsim noteikt, kur tad mēs īsti esam. Tā, kompasiņš. Tā, ziemeļi. Tur. Kur mums te ir rietumi, dienvidi. Tad ziemeļi tur būs. Bet dienvidi? Uz otru pusi. Jā. Tā. Būs. Un kur te mēs esam? Cauro laivu kapsētu. Tad mēs esam kaut kur šeit. Jā. Kādreiz te bijuši vairāk laivu. Tā, un tālāk mēs nonākam pie ezera un ejam gar ezeru tālāk pa taciņu uz priekšu. Viss pareizi. Tad varam iet tālāk. 3 augumi augstu. Klaudēls aizskrien, tur nostājies kalna galā. Tā, esam ezera malā. Tagad tikai jāatrod īstā vieta, kur mēs esam. Tiešām 3 cilvēku augumi. Skaties, tie tik ir uztūkušā krupja pakalni. Tā tad ejam pareizi. Ejam! Mazais līcītis ir, lielais līcis. Ir, mēs esam klibā suņa vanā. Tiešām, re, tas ir tas tālākais līča gals, kur ir tas vecais vraks kādreiz bijis. Melnos milšu sēklis, kur tagad vairs nav. Un te mums pa taku gar akmens krustu saules pulksteņi jātiek līdz lielais Čūskas salai. Ejam! Nāc, skaties! Nu? Ir! Īstais akmens. Akmens krusts, precīzi. Ejam ļoti pareizi. Nu jā, ir. Nāc, ejam ātrāk.
Tā, saules pulkstenis. Dzirnavas. Ko nu? Kur nu tālāk iesim? Tad ejam ārā no kartes. 6, 7, 8, 9. Nu, viss pareizi. Riktīgs saules pulkstenis. Ejam tālāk. Mums jānonāk apmēram šeit. Tas ir 2 centimetri. Bet mērogs mums ir 1 centimetrs kartē, 100 metri dabā. Rēķinām. Tas ir 100 metri dabā reiz 2 centimetri. Tas būs 200 metri. Tātad mums jānoiet 200 metri vēl. Uz kartēm vienmēr norāda mērogu, jeb skaitlisko atbilstību, kur norāda, cik kilometru dabā atbilst 1 kartes centimetram. Kartes augšējā mala parasti atbilst ziemeļu debesu pusē, vai arī kartē tiek iezīmēts debespušu krusts. Kartēs izmanto noteiktas krāsas, katru ar savu nozīmi, un simbolus, aplīšus, punktiņus un citas zīmes. Tā, ka tik šitā nav lielās čūska sala, ko? Skatīsimies. Tā, aiziet uz priekšu. Tūlīt mēs būsim pie mērķa. Tā, aiziet. 41, 42, 43, 44, 45, 46. Rokam. Mūsu vectēva pats labākais jūras instruments. Esmu druscīt viņu pielabojis ar dažām detaļām, bet viņš ar šo aparātu, ko sauc par sekstantu, jūrā varēja noteikt zvaigžņu augstumu virs horizonta. Un pēc tā viņš kartē varēja precīzi atzīmēt, kur viņš atrodas. Tā kā ļoti vērtīga manta. Tā, rokam tālāk. Paņem tālu, ieliec iekšā. Nu, mēģināsim palāst bišķīt uz savu pusi. Palāc ārā, bišķīt palāc ārā. Tā, Andri, meklē nu mūsu virvi. Ko jūs te dariet? Mēs atnācām rakt, Bet mēs te rokam. bet mums ir karte. Mums arī. Kur? Tā. Re? Un šī ir mana karte. Nevar būt. Sadar! Tad Tā tad mēs abi esam tie no tās leģendas. He! Hejā! Nu tad taisam vaļā! Taisam vaļā senču dārgumus. Turi! Turi, Dāvi! Kas ir? Bet te ir tikai maza daļiņa. Papīrs. Tas nav gabals no kartes. Ir der. Nu, tā beidzot! Vienacis ugunīgi acs man uzlika drausmīgu lāstu. Tupēt kā rēgam šajā lādē, kamēr atnāk 2 veci vīriņi ar saviem 12 gadus veciem dēliem tieši 60. dienā pēc vasaras saugrieža. Mani mīļie, nu tad salieciet kopā visas 3 kartes daļas un izlasiet, ko es jums tur esmu uzrakstījis. Un ja tas jums izdosies, tad es beidzot kļūšu brīvs. Un tas viss tikai tāda niekana darbiņa dēļ. Dāvi, griežam riņķī. Lasam. Kas ir skaļš, parupš mežonīgs? Atbilde. Vega.
Vecais pirāts Gunārs. Rekā, pats sev uzrakstījis vēstuli. Nu, bet tagad viņš ir brīvs. Mēbeles un lietas mūsu dzīvoklī ir atšķirīgas. Dažādi ir to izmēri, forma un funkcijas. Un tieši tāpēc, ka tās ir tik atšķirīgas, dzīvoklī var ievietot visu mūsu ikdienas dzīvē nepieciešamo. Pasaulē atklātas vairāk nekā 2 miljoni dzīvnieku un 500 000 augu sugas. Tāda daudzveidība iespējama tāpēc, ka katrai sugai izveidojies atšķirīgs dzīvesveids un ar to saistīta atšķirīga ķermeņa vai stumbra uzbūve. Katra suga ir atradusi savu stūrīti milzīgajā pasaules dzīvoklī. Vienmēr mainīgajā pasaulē izdzīvo tie, kas pielāgojas. Augu un dzīvnieku daudzveidība, kā arī to izmēri, ir cieši saistīta ar vides apstākļiem un tieši atkarīgi no tiem. Jo siltāks, mitrāks un saulaināks, tātad augšanai labvēlīgāks ir klimats, jo augi aug ātrāk, un to sugu daudzveidība ir lielāka. Jo ražanāka ir augu valsts, jo tā spēj uzturēt vairāk dzīvnieku. Tātad, jo tuvāk ekvatoram, jo lielāki augi sastopami. Un jo siltāks ir klimats, jo vairāk un daudzveidīgāk ir dzīvnieki, it sevišķi tie, kuri ķermeņa siltumu uzņem no apkārtējās vides. Taču dzīvnieka izmēri ir atkarīgi ne tikai no vides apstākļiem. Lieli ķermeņa izmēri ierobežo dzīvnieka spēju lidot vai dzīvot koku zarotnē. Prāvākie kokos mītošie dzīvnieki ir cilvēkveidīgie pērtiķi, orangutāni. Un arī viņiem nākas rūpīgi izvēlēties ceļu pa resnākajiem zariem. Vieni no lielākajiem lidojošiem putniem gulbji tikai ar lielām pūlēm spēj pārvarēt gravitācijas spēku un pacelties gaisā. Nevelti vislielākie putni, strausi, nespēja lidot. Viņi ir pārāk lieli. Ai, nevaru aizsniegt. Ja es būtu plakans kā tarakāns. Dzīvnieku ķermeņa forma ir piemērota tā dzīves vietai un dzīves veidā. Tarakāns dabā slēpjas zem lapām vai šaurās klinšu spraugās. Savukārt rakties augsnē visērtāk ir tiem, kam ķermenis ir vārpstveidīgs un tievs. Līdzīga ķermeņa forma ir arī tiem dzīvniekiem, kuri labprāt ložņā un migas ierīko pazemē, citu dzīvnieku izraktā salās. Vai arī pārvietojas bezkāju palīdzības, kā piemēram čūskas un bezkāju ķirzakas glodenes. Lai ātri peldētu vai lidotu, jāsamazina ūdens vai gaisa pretestība, tāpēc putnu un lielākās daļas brīvi peldošo ūdens dzīvnieku ķermenim ir plūdlīnijas forma. Smailais priekšgals lieliski šķeļ gaisu vai ūdeni, un gludais, slaidais ķermenis nodrošina mazu berzi un pretestību. Ķermeņa forma var palīdzēt arī maskēties. Zarkukaiņu vai sienāžu pārsteidzošā līdzība ar augiem padara tos gandrīz nepamanāmus plēsējiem. Un vai vari pamanīt raguvardi starp kritušajām lapām? Lai paslēptos, dažu sugu kukaiņu kāpuri ķermeņa formu pārveido ar augu atlieku gabaliņiem, tos piestiprinot pie muguras, vai veidojot cauruļveida mājiņu, kā ūdenī dzīvojošie makstenes kāpuri.
Arī augu izmēri un forma ir ļoti dažāda. To nosaka gaismas, siltuma un ūdens pieejamība, tātad augšanas apstākļi. Auga stumbra uzdevums ir līdz saules gaismai pacelt auga lapas, taču liela stāva stumbra veidošanai jātērē daudz barības vielu. Tāpēc dažkārt izdevīgi ir vīties, izmantojot citu augu stāvos stumbrus. Vai arī kāpelēt, nostiprinot stumbru ar lapu pārveidnēm vītnēm. Savukārt ložņājošs stumbrs palīdz ne tikai nokļūt tuvāk gaismai, bet arī apgūt jaunu dzīves vidi. Kur mitruma pietiek, var iztikt praktiski bez stumbra un atļauties lielas lapas. Ja ūdens jātaupa, augu lapas ir šauras un cietas vai pat pārveidojušās par ērkšķiem. Ir arī augi, kas veido ūdens rezerves. Dažs lapās, cits sulīgā stumbrā kā kaktus. Savukārt augstas ziemas pārciest var tikai šauras lapas, skujas. Platās, bagātīgi ūdeni saturošās lapas rudenī nobirst, un no pārziemojušajiem pumpuriem atkal plaukst pavasarī. Arī sakneņi, bumbuļsīpoli un sīpoli ir sulīgas stumbra pazemes pārveidnes, kas augam palīdz pārciest nelabvēlīgus augšanas apstākļus. Lapas atmirst, bet pārziemo stumbrs, sīpols. Tomēr visdīvainākās lapas ir kukaiņēdājiem augiem. Rasenei tās klāj dziedzeru matiņa, ar kuru palīdzību augs notur un izsūc sīkus kukaiņus, tā uzņemot purva augsnē trūkstošās minerālu vielas. Savukārt tropiskajam augam nepentei kukaiņu ķeršanai lapu galos izveidojušies kausiņi, no kuriem laupījumam nekāda neizkļūt. Es kāda krāsa šogad modē. Un laikam jau zaļā. Ķermeņa krāsa var pievilināt partneri. Spilgtāks, tātad stiprāks. Tā var arī brīdināt un baidīt. Ļoti uzkrītošs krāsojums raksturīgs arī indīgajiem dzīvniekiem. Netuvojies, ziņo indīgo dendrobātu jeb bultindes varžu spilgtā brīdinājuma krāsa. Iedzelšu, baidies, ziņo lapsene, bet nekaitīgā ziedmuša par indīgu lapseni izliekas, tā drošāk. Tomēr vairumam dzīvnieku krāsa palīdz slēpties. Maskēšanās krāsa raksturīga gan dzīvniekiem, kas vairās no plēsējiem, gan arī pašiem plēsējiem, lai tie varētu nemanāmi piezakties laupījumā. Maskēšanās krāsu papildina arī plankumi un svītras, kas palīdz vēl vairāk saplūst ar apkārtējo vidi. Cita veida krāsaini plankumi, māņu acis, var maldināt plēsējus par dzīvnieka patiesiem izmēriem, kā šis kāpurs. Vai, kā tie putni var lidot? Cik dažāda vide, tik dažādi piemērotiem jābūt dzīvnieku pārvietošanās orgāniem, kājām. Lidojošajiem putniem priekškājas pārveidojušās par spārniem, kurus klāj platas spalvas. Sikspārņiem spārni veidot citādi. Viņu priekšējās un pakaļējās kājas savieno ādas kroka. Ūdens putniem kāju pirkstu starpus aizpilda peldplēve, veidojot platu pleznu, kas palīdz kājām darboties kā airiem. Līdzīgi kājas pārveidojušās arī ūdenī dzīvojošiem zīdītājiem, piemēram, roņiem un to radiniekiem dugongiem. Kā arī lieliskajam peldētājam bebrām. Kā airi darbojas arī zivju spuras. Savukārt kokos mītošiem dzīvniekiem izveidojusies tvērēji plauksta zaru satvēršanai, vai arī smailināgi, kas iecērtas mizā. Dažu sugu abiniekiem un rāpuļiem kāpelēšanu atvieglo piesūcekņi pirkstu galos.
Uz zemes dzīvojošiem dzīvniekiem gari asi nagi tikai traucētu ātri skriet, tāpēc tie vairumam dzīvnieku kļuvuši strupi, plati un izturīgi. Visspēcīgākās pakaļkājas neapšaubām ir dzīvniekiem lēcējiem. Bet priekškājas visstiprākās ir dzīvniekiem racējiem, racēju circenim, jeb zemesvēzim, un kurmim tās ir līdzīgas platām robainām lāpstām. Kurmis barību, tārpus un kukaiņus meklē augsnē. Tāpat kā augi, kuriem barības vielas no augsnes palīdz uzsūkt saknes. Ja ūdens augsnē maz, izšķīdušās minerāla vielas ir grūti sasniedzamas un augiem veidojas ļoti garas saknes. Turpretī dažiem peldošajiem augiem tās nesniedzas līdz gruntī. Barības vielas tiek uzsūktas tieši no ūdens. Tropos dažu sugu kokiem veidojas gaisa saknes. Tās palīdz uztvert lietus ūdeni. Augiem parazītiem saknes ieurbjas cita auga stumbrā, uzsūcot barības vielas no tā, kā piemēram āmulim. Kartupeles saknes pārveidnē bumbulī vasarā uzkrāj barības vielas, lai pavasarī varētu augt uz tā esošie pārziemojušie pumpuri. Sakne ir kā auga kājas. Tā tura stumbru. Tropu kokam pandānam vainagu noturēt palīdz plati ieplestas balsta saknes. Bet burkānam šī dārzeņa sulīgā sakne ir gan auga mute, gan barības noliktava, gan arī kājas. Bet cilvēka mute savukārt ir piemērota burkāna apēšanai. Jā, dzīvnieku mutes ir labi piemērotas dažādas barības ieguvēji, piemēram, bebrs un nutrija ar stiprajiem priekšzobiem sagrauzīs ne tikai burkānu vien. Bet ja kāpurs būtu bebra augumā, bail pat padomāt. Citiem augēdājiem mute piemērota augu noplūkšanai. Savukārt pie augu sūlas vai ziedu nektāra tikt ir pavisam vienkārši. Tikpat vienkārši ir apēst rieksta kodolu, ja ir piemērots stiprs knābis. Ja knābis ir līks vai zobi smaili un stipri, droši var kļūt par plēsēju. Bet varbūt nemaz nav vērts košļāt. Ja mute ir gana liela, vienkāršāk visu uzreiz, kā krupis. Protams, smalkākai barībai smalkāki vai sarežģītāki instrumenti. Galvenais, lai tie būtu piemēroti un ērti. Nu, lūk tā, Rūdi. Viss ir kārtībā. Paldies! Lūdzu. Nu, labi, ka es neesmu kamielis. Vai vajadzētu veselu mēnesi frizēties? Kamieļi tomēr iztiek bez friziera. Garā ziemas vilna tiem pavasarī izkrīt. Jā, dzīvnieku dabiskā ķermeņa sega ir piemērota klimatam un dzīves videi. Kukaiņiem cietais hitīna slānis reizē ir gan ķermeņa sega, gan arī ārējais skelets. Dzīvojot ūdenī, zivīm gara vilna traucētu un radītu papildus bērzi peldot. Tāpēc to ādu sēd cietas gludas ragvielas zvīņas, vai arī āda ir gluda un kaila. Arī augstasiņu dzīvniekiem rāpuļiem un abiniekiem nav nepieciešamības pēc silta kažoka. Rāpuļu ādu sēd cieti ragvielas vairodziņi vai bruņas, kas nevien pasargā ķermeni, bet sausu apgabalu apdzīvotājiem arī ierobežo ūdens iztvaikošanu.
Turpretī daudziem abiniekiem āda ir gaisa un ūdens caurlaidīga. Tā piedalās elpošanā un šķidruma apmaiņā. Siltasiņu dzīvniekiem vilna vai spalvas ne tikai pasargā ķermeni no ievainojumiem vai plēsēju zobiem, bet arī palīdz saglabāt ķermeņa siltumu vai glābt no pārkaršanas. Kažoka un apspalvojumu biezumu, garumu un krāsu nosaka nevis mode, bet gan nepieciešamība aizņemot kādu plauktiņu, ledusskapi vai aizkrāsni visplašākajā un apdzīvotākajā dzīvoklī – dabā. Tagad, Rūdi, es tev izstāstīšu kādu latviešu tautas pasaku. Man jau pasakas sen neinteresē. Nē, šī ir pavisam īpaša pasaka par dabu. Rau, sensenos laikos zemnieciņš sastrīdējies ar kungu par gudrību. Un kungs teicies atbildēt pareizi uz visu, ko zemnieks taujātu. Zemnieciņš piebēris abru ar akmeņiem un jautāja kungam: "Nu, kungs, vai abra pilna?" Pilna. Tad zemnieciņš paņēma smilšu maisu un sabēra to abrā ar akmeņiem. "Nu, kungs, vai abra pilna?" Pilna. Pavisam pilna. Zemnieciņš paņēma spaini ar ūdeni un salēja to abrā ar akmeņiem un smiltīm. "Kungs, vai no abra pilna?" Kas ir skaņa? Kas ir troksnis? Kas ir atbalsts? Kas ir mūzika? Vai skaņu var dzirdēt arī zem ūdens? Kā skaņu dzird dzīvnieki? Kamēr dāvs nāk mājās, izpētīsim, kā un kāpēc skaņas rodās. Skaņas var rasties dažādi, ar balsi. Skaņas var rasties arī no dažādiem priekšmetiem un mūzikas instrumentiem. Vēl skaņas var radīt kaut ko grabinot. Skaņas var rasties arī pūšot dažādos mūzikas instrumentos. Skaņas var radīt arī skrāpējot. Ja kāds priekšmets pietiekami ātri kustās turp un atpakaļ, tad cilvēki saka, tas vibrē. Ja kāds ārējs vai iekšējs spēks izraisa priekšmetā vibrāciju, tad rodas skaņa. Sveiks, tēt! Saka man tādu lietu. Vai ir iespējams pilnīgs klusums? Jāpadomā. Vienmēr jau apkārt kaut kas skan. Ko tu teikti, ja mēs dotos ekspedīcijā? Kaut kur ārā. Un mēģināt sameklēt klusumu. Piezvan Agrim, varbūt viņš zina kādu labu vietu, uz kurien aizbraukt.
Sveiciens! Nu, ko darām? Kur tad tas klusums ir? Klusums? Mašīnas pilns šosē. Jā, nu ko? Ejam mežā. Tur būs pļava, mežs, un tad nonāksim pie ezera. Jā. Nu tā, es domāju, laiks sākt eksperimentēt. Sākumā pamēģināsim noskaidrot, cik tālu skaņa izplatās mežā. Paga! Man vēl te jāiestāda mans aparāts, skaņas ierakstītājs. Nu tā, lūdzu! Mēģinām tagad no tās pirmās spriedzes. Iestādām tūsas lietas. Aiziet! Ir! Un tagad divreiz tālāk! Jo tālāk skaņas avots atrodas, jo klusāk skaņu dzirdam. Vēlreiz! Daudz es ievērojis, kādā veidā tie viļņi izplatās pa ūdeni. 1, 2, 3, uz visām pusēm viņi aiziet. Patiesībā skaņa pa gaisu izplatās tieši tāpat kā pa ūdeni. Vienīgais, ka mēs tos skaņu viļņus, mēs viņus neredzam. Nu tāds apmēram notiek. Nu, ko jūs vīri tikai par tām skaņām? Paskatieties, kas te ir. Redzi, čiekurs iekrīt ūdenī, un līdz mūsu ausīm atnāk gaisa viļņi, kurus mēs caur ausi dzirdam kā skaņu. Klau, tūlīt te būs zirgu bars. Klau, kā tas var būt? Skaņa pa zemi izplatās daudz ātrāk nekā pa gaisu. Nu redzi, tas ir tāpēc, ka vielas daļiņas zemē ir daudz ciešāk kopā nekā gaisā un ūdenī. Un tie viļņi pa zemi atskrien daudz ātrāk nekā pa gaisu un pa ūdeni. Tā, ir. Skaties, Dāvi, ņem. Tā, sākam nākamo eksperimentu, Dāvi. Viena kastīte tev, otra man, klausies un runā. Es tevi dzirdu ļoti labi, bet vai tu mani dzirdi? Klau, ja jau skaņa pārvietojas pa gaisu, pa zemi, caur auklu, tad jau skaņa noteikti arī pārvietojas pa ūdeni. Nu kā, bet tā vismaz rakstīts gudrajās zinātņu grāmatās. Pārbaudīsim. Nirstot zem ūdens, noteikti tai pasaulē jābūt pilnīgi savādākai. Es esmu novērojis to, ka tur ir pilnīgs klusums. Nav neviens skaņas. Izmēģināsim. Man hipotēze ir tā, ka skaņas tur zem ūdens skan ļoti klusu, vai arī viņu tur vispār nav. To tagad pārbaudam. Pirmo iepūšam trubā, cik nu varam, gaisā, pēc tam ūdenī. Otru uzsitam ar āmuru pa zāģi, gaisā un ūdenī. Turi. Trešo, kā beigu signālu, pagrabinām šito gaisā, un es to visu ierakstu savā burvju aparātā. Skaidrs. Sarunāts. Tā, es skrienu.
Nē, paskatīsimies uz ūreni, kurš aizskrēja. Nu, izdevās. Nofilmējāt? Ļoti labi uzfilmējām. Bet lieta tāda, ka skaņa ūdenī izplatās pat labāk nekā gaisā un pa zemi. Izrādās, ka gudrajās grāmatās ir bijis rakstīts pareizi, un skaņa ir dzirdama daudz labāk pat. Brīnumaini. Izrādās, ka man hipotēze bija nepareizi. Es taču sākumā teicu, ka skaņa laikam ūdenī, vispār viņas tur nav, vai ne? Dzirdat? Tagad ir pilnīgs klusums. Pat putni apklusuši. Kāpēc skaņa atnāk vēlāk? Tāpēc, ka gaisma izplatās daudz ātrāk nekā skaņa. Lūk. 1, 2, 3, 4, 5. Dīvaina lieta, saule spīd, bet zibens ir pērkona. 5 sekundēs skaņa atnāca līdz mums no tās vietas, kur notika zibens. 1 sekundē skaņa veids 330 metrus. Tātad 5 sekundēs tas būs vairāk nekā kilometrs. Tik ātri skaņa pārvietojās uz priekšu. Atbalsts ir skaņa, kas atgriežas atpakaļ pie skaņas avota. Šādu skaņas īpašību izmanto kuģos, lai noteiktu jūras, upes vai ezera dziļumu un zemūdens reliefu, atrast nogrimušus kuģus, peldošus zemūdens vai zivju barus. Arī dzīvnieki izmanto skaņas signālus, lai noteiktu attālumu līdz medījumam vai citiem apkārtnes objektiem. Labjāties, jā? Dzīvnieku pasaulē skaņas tiek radīts visdažādākajos veidos. Sienāži, piemēram, rada skaņas, trinot vienu priekšspārnu pamatu gar otru. Siseņi savukārt skaņas rada, trinot pakaļkājas gar priekšspārnu malu. Interesanti, ka dzirdes orgāns sienāžiem atrodas uz priekškājas tilba, tāpēc arī saka, ka sienāži dzird ar kājām. Dažas zivis rada troksni, trinot rīkles zobus, citas berzējot žaunu vākus vai trinot spurus vienu pret otru. Jāpiebilst, ka zivīm ir ļoti laba dzirde. Vēl zivīm ir savdabīgs dzirdes orgāns sānu līnija, ar kur tās jūt pat vissīkākās ūdens svārstības. Taču vispazīstamākā skaņa dabā ir putna dziesma. Visas skaņas, ko izdod putns, nāk no balsenes. Tajā ir daudz sīku muskuļu, ar kuriem putns spēja mainīt balsenes formu, un līdz ar to saucienu vai dziesmu skaņas. Putna balsenē nav balss saiši, kā tas ir cilvēkam. Krrrr! Krrrr! Jūti kā vibrē? Krrrr! Krrrr! Atšķirībā no kukaiņiem, zivīm, rāpuļiem, abiniekiem un putniem, zīdītājiem ir auss ārējā gliemežnīca. Jo lielāka tā ir, jo labāk dzīvnieks dzird. Skaņu viļņi atsits pret auss gliemežnīcas smalām un it kā caur piltuvi nonāk auss iekšpusē. Jo vairāk skaņu viļņu auss gliemežnīcas spēj savākt, jo labāka ir dzirdamība. Tā, paklausīsimies, ko esam ierakstījuši.
metrus. Tātad 5 sekundēs. Cilvēki ir iemācījušies ar dažādām ierīcēm skaņas noķert un saglabāt, lai pēc tam tās atskaņot vēlreiz. Uzņemot filmas, to veic ar īpašām skaņas uztvērēju ierīcēm. Mājas apstākļos ierakstīt skaņas mēs varam ar magnetofonu, diktofonu vai minidisku ierīci. Bet vairāk nekā pirms 100 gadiem pirmo reizi cilvēces vēsturē skaņu ierakstīja ar fonogrāfu, dīvainu ierīci, kurā skaņas signāli tika iegravēti rievu un bedrīšu veidā uz apaļa metāla veltņa. Vēlāk skaņas sāk ierakstīt skaņu platēs. Ir vibrācijas, kuras mēs nedzirdam. Tās sauc par ultraskaņām un infraskaņām. Lenās svārstības, jeb infraskaņas, dzird piemēram putni un ziloņi. Ziloņi ar šīm cilvēkam netvaramām skaņām pat sazinās savā starpā. Ultraskaņas, jeb ātrās gaisa svārstības, raida sikspārņi. Vienā sekundē tie spēja radīt 250 atšķirīgas ultraskaņas. Nakts lidojumos šīs skaņas atstarojas no šķēršļiem un kukaiņiem. Tas palīdz sikspārņiem izvairīties no šķēršļiem un atrast piemērotu barību. Arī cilvēki ir iemācījušies izmantot ultraskaņu, piemēram, medicīnā, stomatoloģijā, locīta vārstēšanā, kā arī masāžā. Tas šoreiz par skaņu viss, bet pamēģini noskaidrot pats, kuri dzīvnieki vēl izmanto ultraskaņu, kā skaņas var izmērīt, kas ir herci, decibeli, un kā skaņas var apstrādāt.